ir draugs, kas ir dzimis 6., 15. vai 24. datumā, arī te ir sajūta, ka tas ir savējais. Šie cilvēki vienmēr parūpēsies, lai tev ir ērti, viņam arī, lai ir ērti, lai jums abiem ir ērti, emocionāli ērti, fiziski ērti, neļaus rīkoties diskomfortā. Man, piemēram, skolotāja ciparu psiholoģijā neļāva mums mācīties 5 no rīta, jo man nebūs komfortabli. Savukārt, ja tev ir draugs, kas ir dzimis 7., 16. vai 25. datumā, tie ir tie filozofi. Ar viņiem vienmēr ir interesanti parunāties par pasauli, par dzīvi, par to, kāpēc tā un kāpēc ne šitā, un ne pie kā nenonākt, bet parunāties vēl dziļāk. Ar viņiem būs interesanti, diezgan ģeniāli. No viņiem var sagaidīt ģeniālākās tādas idejas, kas nav bijušas. Un savukārt, ja tu esi nokļuvis kaut kādā grūtākā situācijā, kas jau tuvojas krīzei, viņš būs tas īstais, kas palīdzēs tev tikt no tās ārā ļoti dabiski, viegli un ātri. Vai tev ir kāds draugs vai pazīstamais dzimis šajos datumos? Aizsūti viņam šo